Sveiciens visiem Durvis Velšu vīnu cienītājiem. Paldies tie, kas mūsu produkciju pērk. Šodien ir 1. augusts. Mazajiem alkohola ražotājiem tāda samērā zīmīga diena, jo no šodienas, svētdienās, mēs savus vīnus drīkstēsim tirgot tikai līdz 18. Līdz ar to, ja jūs esat iedomājušies pie mums atbraukt ciemos svētdienā, lūdzu brauciet līdz 18. 17:50, lai mēs varam kaut ko jums vēl notirgot, jo, ja mēs nevaram pārdot, mēs nevaram samaksāt nodokļus, mēs nevaram arī nopirkt visu, kas mums ir nepieciešams, tā skaitā arī paēst nevaram. Es jau gribu pateikt lielu paldies tiem, kas šos grozījumus virzīja. Mērķis jau, protams, cēls samazināt alkohola patēriņu Latvijā, bet, kā saka, ceļš uz elli parasti ir bruģēts ar labiem nodomiem. Nekad ceļu uz elli nebruģē ar sliktiem nodomiem. Dzīvojot laukos un skatoties, kas šeit notiek, es stipri apšaubu, ļoti stipri, vai šie visi grozījumi samazinās alkohola patēriņu Latvijā, jo tie, kas dzer, gribēs piedzerties, viņi droši vien no rīta nopirks jau vairāk un viņi to visu izdzers. Es to redzu šad un tad iepērkoties Lietuvā. Sestdienās no rīta tiek piekrāmēti pilni rati ar alkoholu un pie kases sieva vai vīrs tiek aizsūtīti pakaļ vēl 2 pudelēm, jo varētu pietrūkt. Paldies visiem! Gaidām ciemos, bet svētdienās līdz 17:50.